Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Dienvidkorejas likumdevējs Lee Song-kvuns šodien pavēstīja žurnālistiem, ka kopš iesaistīšanās kaujās pret Ukrainas armiju decembrī nogalināti vismaz 100 Ziemeļkorejas karavīri. Phenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru, daļa no tiem nosūtīti uz Krievijas Kurskas apgabalu, kur Ukrainas spēki šogad ieņēma teritorijas. Ukrainas militāro pētījumu laboratorijas vadītājs Andrijs Kuļčickis paziņoja, ka Krievija ir palielinājusi triecienu dronu ražošanu, tajā skaitā katru mēnesi saražo aptuveni 600 Shahed tipa bezpilota lidaparātus. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks uzbrucis Ukrainai ar 85 triecienu droniem un 3 raķetēm. Lielbritānijas valdība šodien paziņoja par jaunu 225 miljonu mārciņu militāro palīdzību Ukrainai. Paketē iekļauti kuteri, jūras izlūkošanas un uzbrukuma droni, pretgaisa aizsardzības sistēmas, lauka elektroniskās kaujas sistēmas un aizsardzības aprīkojums, bet 26 miljoni mārciņu paredzēti jau piegādātā aprīkojuma rezerves daļām un apkopei. Savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs pieļauj, ka Lielbritānijas armija varētu apmācīt karavīrus Ukrainā. Šādu viedokli viņš pauda vizītes laikā Kijevā. Amerikas Savienoto Valstu Kongress ir pieņēmis 2025. gada aizsardzības budžetu. Tā apjoms ir apmēram 895 miljardi Amerikas Savienoto Valstu dolāru. Tas noticis pēc nedēļām ilgām sarunām starp republikāņiem un demokrātiem. ASV prezidentam Joe Bidenam vēl ir jāparaksta Nacionālās aizsardzības apstiprināšanas likums, lai tas oficiāli stātos spēkā. Pieņemtais budžets paredz palielināt militārā personāla algas, bet nosaka ierobežojumus armijā dienošo transpersonu medicīniskajai aprūpei. Tiks ierobežots arī Pentagona finansējums daudzveidības un līdztiesības veicināšanas programmām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izbeidzis kriminālu procesu par iespējamām nelikumībām apjomīgajā armijas pārtikas apgādes iepirkumā. Aptuveni pusotru gadu ilga izmeklēšana, kurā secināts, ka šī iepirkuma komisijas locekļu pieredzes trūkuma un atbildīgo institūciju nepietiekamas uzraudzības dēļ pieļauti vairāki disciplināri pārkāpumi, bet tie nav saistīti ar korupciju, par ko būtu piemērojama krimināla atbildība. Daugavpilī vairākiem cilvēkiem piemēroti sodi par pirotehnikas tirgošanu bez licences. Pārkāpumus pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā Dienvidlatgales policijas iecirkņa amatpersonas Daugavpilī fiksēja novembrī un decembrī. Pret 4 personām tika sākts administratīvā pārkāpuma process par pirotehnikas pārdošanu bez speciālas atļaujas. Vainīgajiem piemēroti naudas sodi 350, 330, 300 un 250 eiro apmērā. Policija aicina iedzīvotājus pirotehniku iegādāties tikai specializētajos veikalos, kuriem ir izsniegtas speciālās atļaujas jeb licences, nevis iegādāties pie privātpersonām, kuras tirgo nezināmas izcelsmes pirotehniku. Ir aktivizējušies krāpnieki, kuri sūta viltus izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu sodu. Šīm izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. Pēdējās nedēļas laikā valsts policijā saņemta informācija no vairākiem iedzīvotājiem, kuri apkrāpti līdzīgā veidā. Nosūtot viltus izziņu CSDD vārdā, vislielākā summa izkrāpta kādai Cēsu iedzīvotājai. Šā gada 11. decembrī krāpnieki, uzdodoties par CSDD, atsūtīja viltus izziņu par to, ka saņēmējai piemērots sods. Pēc tam, kad sieviete bija atvērusi krāpniecisko saiti un ievadījusi prasītos datus, viņai zuda bankas kontā uzkrātie 1900 eiro. Decembrī ar īpašiem koncertiem tiek atzīmēta Daugavpils vienības nama 87. dzimšanas diena. Šodien Daugavpils vienības nama 87. dzimšanas dienā uzstājas Valters Pūce un Dainis Tēnis. Svētku koncertu virkne atklāta pagājušajā nedēļā, bet šodien 18. tieši vienības nama atklāšanas gada dienā Pūce un Tēnis izpilda mūziku no savām koncertu programmām Radīts Latvijā un Bez elektrības. Koncertā skanēs pasaules klasikas pērles un Latvijas izcilāko komponistu darbi. Vienības nama vadītāja Diāna Soldāne norāda, ka šie koncerti ir iespēja ne tikai svinēt vienības nama ilgo un bagāto vēsturi, bet arī piedzīvot kvalitatīvus mākslas notikumus, kas būs nozīmīgi gan pilsētai, gan tās iedzīvotājiem. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus.
Radio.